Ir šis stāsts par diviem brāļiem, kas dzīvoja senos laikos, kad austrumu zemē. Tas jaunākais brālis bija tik ļoti nogājis no ceļa, ka labāk ļaudis no viņa vairījās. Vecākais brālis gan bija cienījams, goda vīrs. Un tad kādu dienu pie vecākā brāļa durvīm atskan šis satrauktais klauvējiens, atveras durvis un šausmīgā paskatā tur ir viņa brālis, viņš iebrauc iekšā, viņa drēbes ir netīras, asiņainas, viņš izskatās tā, kā viņš būtu kaut ko šausmīgu redzējis. Viņš saka, es nogalināju cilvēku, viņi man ir uz pēdām, viņi man dzenas pakaļ, paslēp mani. Vecākais brālis mirkli padomā un saka, ģērb no savas drēbes. Viņš novelk savas virsdrēbes, viņi samainās ar drēbēm. Pēc brītiņa viņa namiņā jau ieskrien tie, kas dzinās viņam pakaļ, ierauga cilvēku asiņainās drēbēs, lūk, kur viņš ir. Viņa drēbes jau liecina pret viņu, sagrāb viņu un aizved uz cietumu. Notiek tiesa, un šis cilvēks nepaceļ acis. Un neviens neredz, cik tīras ir viņa acis. Un tiek pieņemts spriedums, pat viņa drēbes liecina pret viņu, viņš ir vainīgs. Un tiek izpildīts nāves sods. Bet tikmēr sēžot brāļa mājās, šis vainīgais vairs nevar to izturēt, un viņš saņem drosmi un dodas pie tiesneša un atzīstas. Es esmu vainīgs, mans brālis ir nepatiesi apsūdzēts, sodiet mani. Bet viņš jau saņēma sodu par šo noziegumu. Viņa vairs nav. Mēs viņam izpildījām nāves sodu. Otrais, mēs par šo noziegumu nevienu nesodīsim. Tu esi brīvs. Nu, viņš jau vairāk apjutis, dodas prom. Un nākamajā dienā atkal ir klauvējiens, un pasnieks, kurš atnes vēstuli, redz kādu ļoti pārbiedētu jaunu cilvēku, iekritušām acīm, kurš nesaprot, kas notiek, un viņš viņam pasniedz vēstuli un aiziet. Jaunais cilvēks to trīcošām rokām atplēš un lasa. Tērpies tavās netīrajās drēbēs, es mirstu par tevi. Lai tu ietērpies manās tīrajās, dzīvotu taisnības dzīvi. Savas dzīves laikā Jēzus atkal un atkal izteica kaut ko, kas pat viņa tuvākiem sekotājiem likās nesaprotams. Un reizēm nesavaldīgais, nesaturošais Pēters viņu mēģināja, nē, kungs, lai tev tā nenotiek. Kad Jēzus atkal un atkal runāja par to, kas viņus sagaida. Un viens no viņa izteicieniem ir sevišķi grūti saprotams. Lūkas 12:50 Jēzus saka tā. Man jātop kristītam ar vienu kristību. Viņš jau bija kristīts. Un kā man ir bail, kamēr tā būs pabeigta. Neko vairāk nepaskaidro. Kristīt nozīmē iegremdēt. Man jātiek kaut kur iegremdētam, un es ļoti baidos par to domājot, līdz tas tiks īstenots. Un tad viņš atkal runā par ko citu. Tā laiku pa laikam šķiet kaut kāda realitāte viņu šausmina. Viņam ir bail. Jēzus, no kā tu tik ļoti baidījies? Tu taču pats aicināji savus sekotājus ņemt savu krustu uz sevi un sekot tev, ne jau baidoties, bet ar pārliecību. Kāpēc tad, kad tu
jau biji tuvu nāvei, tev lija asins sviedri? Kāpēc tu biji nobijies, noskumis līdz nāvei? Vai viņam bija bail no ciešanām, kas viņu sagaida? Ja mēs paskatāmies mazliet uz priekšu, kas notika pēc dažiem gadiem, kad viņas sekotāji pilni ar viņa spēku gāja pa tālāku pasauli un nesa šo labo vēsti, tad ļoti daudz no viņiem tika vajāti, apcietināti un sodīti ar nāvi. Visi Jēzus mācekļi, kā liecina skopi vēstures fakti, pieraksti, gāja bojā mocekļu nāvē, izņemot Jāni, kuru vārīja verdošā eļļā, bet viņš palika dzīvs. Pārējos nonāvēja, kādu no viņiem pat ar galvu uz leju un kājām gaisā, lai šausmīgāk. Pats uzskatīja, ka nav cienīgs mirt tā, kā viņa glābējs, bet kā viņi gāja uz šo nāvi? Vai viņi trīcēja, drebēja un bija pārbijušies? Nē. Viņi gāja drosmīgi. Viņi gāja smaidīdami. Viņi gāja dziedādami Dievam slavas dziesmas. Tad kāpēc Jēzus bija nobijies līdz nāvei? Vai viņš bija bailīgāks par saviem sekotājiem, kurus vēlāk iedvesmoja tādai drosmei un priekam? Kas te īsti notiek šajās Jēzus ciešanās? Mēs lasījām no Bībeles par kādu biķeri, par kādu kausu. Un es domāju, ka tieši šajā vārdā kauss ir atbilde Jēzus briesmīgajām bailēm, asiņainiem nāves sviedriem, kas viņam lija. Ja mēs paskatāmies Bībelē, kas tiek apzīmēts ar vārdu kauss, ja biķeris, mēs redzam kādu šausminošu realitāti. Un es lasīšu dažas vietas, 2 no vecās derības, 1 no atklāsmes grāmatas. Jesajas 51:17. Jeruzāleme, kas tu esi dzērusi no tā kunga rokas viņa dusmības kausu. Iztukšojusi līdz dibenam reibinošas dziras kausu. Dusmības kausu. Jeremijas 25:15. Jo tā man sacīja tas kungs Izraēla Dievs, ņem no manas rokas šo dusmu pilno vīna kausu un dod no tā dzert visām tautām, pie kurām es tevi sūtīšu. Atklāsmes grāmata 14:10. Tam būs jādzer. Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā. Un tam būs jācieš mokas, ugunī un sērā. Svēto eņģeļu un jēra priekšā. Šeit bija vārds dusmība. Un tas nav sinonīms vārdam dusmas. Tāds sens latviešu vārds, kurš mūsdienās netiek lietots, dusmība. Īstenībā tas ir kaut kas daudz briesmīgāks nekā tikai dusmas. Nē, tā nav dusmu lēkme. Tās ir taisnīgas, neremdināmas dusmas, naids pret ļaunumu. Un tāds piemīt Dievam. Par visu to ļaunumu, kas ir viņa priekšā, ko dara cilvēki.
Un šīs dusmas ir šaušalīgas. Un tas tiek simbolizēts ar kausu, kurā ir ielietas Dieva dusmas. Un tieši domājot par to, par šo kausu, par Dieva dusmu kausu, Jēzum bija bail līdz nāvei. Tikai viņš arī zināja, kas tas īstenībā ir. Viņam bija jātiek iegremdētam šajās dusmās. Un tad, kad jau tas brīdis bija tuvu, tad viņš metās uz savu vaigas zemē, savu tēva priekšā un teica, ja vien tas var būt, ka šis kauss iet man garām. Un tomēr es esmu gatavs to pieņemt, ja nav citas iespējas. Un tad atkal viņš vairs nespēja skatīties sagaidāmajās šausmās un atkal krīt zemē un lūdz tēvam to pašu. Ja nu tomēr es varu nedzert tavu dusmu kausu. Un vēl trešo reizi viņš to pašu lūdz savam tēvam. Vai nav tāda iespēja, ka šis biķeris man nebūtu jādzer? Nebija. Dievs neredzēja citu veidu, kā atrisināt šo konfliktu starp savu mīlestību uz kritušo cilvēku un savu taisnīgumu, kura dēļ cilvēks ir pelnījis sodu. Un tad notika tas, ko mēs nespējam aptvērt. Dievs pavērsās pret Dievu. Un Jēzus vairs nebija tēva mīļotais dēls, uz kuru viņam ir labs prāts. Viņš bija kļuvis par grēku, par visu ļaunuma iemiesojumu. Tēvs no viņa novērsās, un viņš kliedza, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Par zemi nāca šausmīga tumsa un valdīja 3 stundas. Un notika zemestrīce, un cilvēki bija šausmās. Un Dieva dēls bija izstumts ārā galējā tumsībā. Viņš izdzēra šo kausu līdz galam. Un tēvs no viņa riebumā novērsās. Un izlēja pār viņu savas taisnīgās dusmas. Viņš tika iegremdēts šajās ciešanās, šajā kristībā, no kā viņam bija tik ļoti bail. Viņš bija zaudējis visu, kas viņam bija. Radītāja statusu, dēla vietu. Viņš bija izmests galējā tumsībā. Un viņš izdzēra to līdz galam. Un nomira. Ko tas nozīmē mums? Ja šis dusmu kauss jau ir izdzerts, tad viss ir kārtībā. Un Dievs ir tāds mīlīgs, bezzobains vīriņš uz mākoņa malas, kurš visus mīl un visi būs pie viņa debesīs. Nē. Dievs nav mainījies.
Un es gribēju paaicināt tā bērnu vecākus, kuri izved viņu raudoši ārā un pajautāt, kā viņi justos, ja kāds gribētu darīt pāri viņu bērnam. Tad mēs mīlam savu tuvu cilvēku, savu bērnu vai kādu citu, un kāds tam dara pāri. Kas mūs pārņem? Mēs sakām, svēts sašutums. Un mēs nevaram mīlēt un nesajust dusmas pret ļaunumu, pret to, kas vēršas pret mūsu mīlestības objektu. Un Dieva dusmas nav mainījušās. Briesmīgi ir iekrist dzīvā Dieva rokās. Un tad vairs neatliek upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana ir teikts par tiem, kas novēršas no viņa. Un cilvēki visapkārt mums iet pretī Dieva tiesai un Dieva neremdināmajām, taisnīgajām dusmām. Ja mēs esam pieņēmuši Jēzu un viņa nāvi, viņa izdarīto mūsu dēļ, viņa upuri, viņa asinis attiecinājuši sevi, tad mēs tiekam attaisnoti. Un kaut arī esam pelnījuši šīs Dieva dusmas, tās vairs pret mums nevēršas. Mēs esam uzģērbuši šo vecākā brāļa taisnības tērpu. Bet tik daudz cilvēku mums apkārt smējas par Dievu un iet taisnā ceļā pretī viņa dusmām, viņa mūžīgiem sodam. Vai mēs kaut ko varam darīt, lai viņiem palīdzētu? Stāstīt viņiem par īsto dzīvo Dievu, kurš ienīst grēku, kurš ienīst ļauna darītājus. Un to visu uzkrāv savam dēlam, saskatīja viņā šo ļaundaru, nonāvēja viņu, mūsu visu dēļ. Labā vēsts. Mēs esam pelnījuši Dieva dusmas, viņš tās pārlika uz savu dēlu, un mēs drīkstam saņemt attaisnošanu. Mēs esam ļauni, mēs esam grēcīgi. Bet Dievs atrada veidu, kā mūs pieņemt un taisnīgi sodīt mūsu nodarījumus. Kā noziedznieks pie krusta, kas jau bija tik tuvu Dieva tiesai, karājās tur mocīdamies blakus Jēzu. Un tad viņš atrada šo atslēdziņu un pasaka šos vārdus. Atceries, piemini mani, ka tu būsi tur, savā valstībā. Un es saku, jā, lūdzu, laipni lūgts manā valstībā, jau šodien paradīzē. Tev nebūs jāsaņem pelnītais sods. Un tieši tā mēs ik viens pieņemam to, ko Jēzus ir par mums izcīnījis un samaksājis. Izdzerdams Dieva dusmu kausu līdz mielēm, sausu manā vietā. Pateiksimies viņam. Jēzu, paldies Tev. Tu to izdarīji. Tev bija tik briesmīgi, bail, līdz nāvei bail. Un tomēr tu paliki un izdzēri šo šaušamīgo kausu, ko bija pelnījis esi. Paldies Tev.